Mana saslimšana mani iedvesmoja parunāt ar jums par vienu tēmu. Labi, ka sliktās lietas var iedvesmot, vai ne? No rudens vispār ir tāds sāsinājuma laiks, kad organisms parāda savas vājās vietas. Un katrai, tai, ko mēs saucam par slimību, ir savs iemesls, kaut kāda izskaidrojama jēga, un nekas jau nenotiek tāpat vien. Tāpēc šoreiz gribu ar jums parunāt par tādu skatījumu, ka slimība ir kā izdziedināšanās. Jau Hipokrats ir teicis, ka slimība ir attīrīšanās krīze no toksiskiem elementiem. Kāpēc tik daudz to ir aizmirsuši? Tas, ko ir pieņemts saukt par simptomiem, īstenībā ir organisma dabiskā aizsardzība. Mēs katru dienu kaut ko ēdam, kaut ko dzeram, kaut ko sliktu domājam, plus vēl visa tā apkārtējā vide. Un katru dienu mūsos piedzimst 100 miljardi šūnas un arī nomirst tikpat. Un visu laiku mūsos notiek reģenerācijas process, bet arī mirušās šūnas ir atkritumi. Šūna mūsos ēd, dzer. To pašu dara arī visas tās sēnes, baktērijas, vienšūņu parazīti. Ja? Ēd, dzer un kakā, veidojot tos toksīnus, kas ir mūsos. Ja? Un organisms pieliek ļoti lielas pūles, lai atbrīvotu mūs no visiem šiem atkritumiem. Un tie saucamie tie slimības simptomi ir tāds kā organismu palīgā sauciens lūgums palīdzēt atbrīvoties un izdziedināties. Organisms izsauc krīzes, lai atbrīvotos no nevajadzīgā. Viņš ar saucamo slimību noliek jūs uz gultas, lai jūs izguļaties, lai netērējat enerģijas rezerves, kas viņam pašam šobrīd ir vajadzīgas, lai jūs dziedinātu. Piemēram, kad ir toksiskā slodze, visjūtīgākā sistēma no mūsu organismu sistēmām ir sirds un asinsvadu sistēma, kurā nogulsnējās toksīni gar asinsvadu sieniņām. Asinis paliek biezākas, to var sajust kā zemu vai augstu asinsspiedienu. Kad biezās asinis netiek mazajos kapilāros, organisms ceļ spiedienu, tas strādā ar lielāku spēku, lai caur šiem kapilāriem izgrūstu to skābekli un barības vielas, kas jums ir vajadzīgas. Vai, piemēram, tas, ko sauc par veģetatīvo distoniju. Asinsvadi ir piesārņoti, sāk trūkt elpas, sākas panikas lēkmes un visādas citādas sajūtas saistībā ar nervu sistēmu. Starp citu, nav brīnums, ka mana veģetatīvā distonija nav rādījusies jau 3 gadus, kopš es regulāri attīru organismu. Kaut gan ģimenes ārsts man teica, ka labāk paglabāt pēdējo antidepresanta tabletīti, jo tā noteikti atkārtošoties, bet tas nav noticis un tabletītes jau sen vairs nav. Tātad piesārņojuma apstākļos nav skābekļa un nav pareiza mikrocirkulācija. Tā, kas vēl par slimību, kas īstenībā nav slimība? Elpceļu saslimšanas. Kad organismam kaut kur jāliek tie visi toksīni, pienāk kārta arī vairogdziedzerim, mandelēm un adenoīdiem. Tie paliek lieli un nespēja neko izvadīt ārā. Bet tie ir sarkposteņi, lai infekcija nenokļūst galvā. Nesteidzieties uzreiz tos izgriezt, kamēr nav izmēģinātas citas metodas, jo organismam nav nekā lieka. Viss mums ir nepieciešams, tas, kas mums ir iedots no dabas. Tātad saslimšana, piemēram, iesnas, klepus, tā ir organisma īpašā spēja pašattīrīties. Protams, ir jāsaprot, ka ir jātīrās pašiem laicīgi, kā to dara dzīvnieki. Jā. Viss ir dabā, visu var novērot dabā. Piemēram, aļņi ēd mušmiras, tā ir rūgtviela. Mēs arī attīramies ar rūgtvielām. Ja? Vai esat redzējuši kādreiz alni, kas iet un klepo? Nevajag bloķēt klepu un iesnas, bet vajag palīdzēt tīrīties, jo bloķējot mēs izjaucam tīrīšanās procesus. Palīdzēt mēs varam ar vielām, kas nenomāc imunitāti. Tās ir jau manis daudzreiz pieminētais skudru koks, sudrabs, kas reāli palīdz cīnīties pret to, kas ir iekšā savairojies. Ja ir klepus un sen neesam veikuši antiparazitāro tīrīšanu, daram to tagad. Piemēram, parafaitas, 13 zālīšu maisības, melnā rieksta lapas, tas ir bērniem. Jā. Starp citu, tajās ir 50 reiz vairāk C vitamīnu nekā upenēs. Vēl mums ir ķiploka ekstrakts, ļoti spēcīgs un nekairina kuņģi, viņš ir lēts un efektīvs. Cīnās ar mazajiem tārpiem aknās. Plus vēl pieliekam kādu no dabas antibiotiķiem. Jautāsiet, kāds sakars klepumu ar parazītiem? Oliņu attīstības stadija līdz kāpuram bieži vien notiek tieši plaušās. Un tas viss ir jāizvada ārā.
Tāpēc ņemam fermentus, mums ir ļoti labs asimilators, bērniem mēs dodam papaju, plus parūpējamies par pareizu skābju un sārmu līdzsvaru organismā. Jo sārmainā vidē imūnšūnas darbojās perfekti. Ja slimošanas laikā dzeram sārmainu ūdeni, tad neceļās parasti pārāk augsta temperatūra. Tas ir novērots arī mūsu ģimenē. Tas ir silts, koncentrēts koralmainu ūdens, 1 maisiņš uz glāzi, plus ieberam antioksidantu H-500. Šie ir ļoti sārmaini produkti, un tādā koncentrētā veidā viņi perfekti sārmina organismu, kad ir kaut kādas saslimšanas. Tā, vēl populāra problēma, kas slimība, kurai īsti nevar neviens palīdzēt, bezmiegs. Tas ir vienkārši kortizols un adrenalīns. Un tos var nomierināt ar dabas vielām. Nevajag izslēgt savas smadzenes ar ķīmiju. Mums ir grifonija. Bieži vien bezmiega iemesls ir magnija trūkums vai aminoskābju trūkums. Tās mums ir chlorella, spirulīna un augstākais līmenis ir protivitī. Ļoti labas aminoskābes. Tad vēl ādas saslimšanas. Toksīni sakrājušies no organismas, domā, kur vēl tos ielikt. Asinsritē ielikām, bija slikti, nervi jau čupā, ko darīsim? Mēģināsim visu grūst ārā caur ādu. Organisms cenšas jums palīdzēt, grib atbrīvot cilvēku no toksīniem, bet cilvēks glāb tikai ādas izskatu, smērē visādas hormonu smērītes. Bet hormoni nomāca imūnsistēmu, viņi to iznīcina. Un tā vairs neko negrūž ārā. Visi toksīni un baktērijas tiek sagrūstas atpakaļ iekšā organismā. Plus vēl šie hormoni izjauc pašu hormonu darbību. Un izaug puisīts, kuram bērnībā glāba ādu ar hormonu smērītēm, bet tagad viņam neaug bārda. Ādas problēma gadījumā arī tāpat tās ir jātīra zārnu trakts, aknas, nieras. Vienkārši šī problēma ir jārisina no citas puses. Āda nekad nav vainīga. Vainīgs ir vienkārši piesārņojums. Tad, kad jau arī vairs nav kur organismam likt tos mēslus, viņš liek arī locītavās. Ir ļoti daudz lietas atrisināmas caur attīrīšanos. Es to redzu simtiem mūsu cilvēku, kas nāk pie mums, kas pievienojās ar problēmām, ar kurām viņi citādāk netiek galā. Viņi iziet vienu attīrīšanās kursu, viņiem jau ir uzlabojumi. Viņi iziet vēl vienu, viņiem atrisinās visas nebūšanas, ar kuriem viņi ir mocījušies gadiem. Sīkāk par attīrīšanos droši varat jautāt. Veselību jums visiem!